tas aparāts, ko jūs izgudrojāt vēl pirms daudziem gadiem, ko tas būtu palīdzējis, ko tas būtu devis? Jo es saprotu, reāli jūs viņu nepalaidāt tirgu, un kāpēc tad galā? Nu, tirgu īstenībā tās medicīniskās iekārtas ir diezgan sarežģīti palaist, tāpēc, ka viņām jāiziet dažādas pārbaudes un viņām jāatbilst visiem standartiem Eiropas, un tad, nezinu, studentiem kaut ko tādu palaist tirdzniecībā ir diezgan neiespējami. Un tā mūsu ideja bija tāda, ka kāds nezinu, cilvēks, kas ir tieši izgājis no slimnīcas, un viņam ir bijusi kāda sirds kaita, un tad veikta operācija, tad pacients šo iekārtu ieliek kabatā. Gan viņam vajadzētu būt kompaktākai un smukākai. Nu, viņi varēja uztaisīt apmēram telefonu izmēros reāli. Un tad pacientam būtu arī elektrokardiogrammas sensori un vēl sensors uz pirksta un iespējams aproce. Vai tas aizvietotu gulēšanu slimnīcā un mūžīgas rindas pie ārsta? Vienkārši, tajā brīdī tas cilvēks dzīvot pilnvērtīgu dzīvi? Tā varētu teikt, jo viņš ne tikai vērot tos visus arī parametrus, bet arī vērot, vai viņam nav slikti. Piemēram, ja pacients krīt, tad uzreiz to ierīci uztver un viņi tur var paziņot ārstiem un slimnīcai, ka pacients ir nokritis, varbūt uz ielas kaut kur, un tad uzreiz ieslēgt globālo pozicionēšanas sistēmu un noteikt viņu pozīciju un nosūtīt to informāciju. Es zinu, ka jūs nodarbojaties ar robotiem, robotu cīņām. Es saprotu to ideju, kāpēc gados jauni cilvēki grib taisīt robotu karus, kāpēc gados jauni cilvēki izdomā medicīnas iekārtas. Kad mēs sākam ar to visu elektroniku nodarboties, mūs paaicināja šeit, ciemos kaut kādus izstrādāt zinātnisku pētniecisko darbu. Un tad viņi parādīja šīs iekārtas, kaut kādas līdzīgas ar tām metodēm optiskajām. Un mums tas ļoti interesē, ka vienkārši ar gaismu var mērīt kaut kādu pulsācijas. Tas likās pārsteidzoši, un mēs to arī gribējām uztaisīt. Mums interesē kaut kas tāds, kas ir noderīgs un kas palīdz cilvēkiem. Mēs arī tā domājam, kas varētu palīdzēt mums un citiem un atvieglot dzīvi. Gala variantā, protams, mērķos ir beigās uztaisīt komerciālu iekārtu, ko arī Latvija varētu eksportēt un arī izmantot šeit pat. Bet es pieņemu tādu institūtu kā jūs pasaulē ir miljoniem, kuri dara varbūt paralēlā dzīvē tieši to pašu, ko jūs sanāk, kad kurš pirmais izgudros, tas dzer šampanieti. Nē, ir jau daudz tās optiskās iekārtas, bet tas galvenais varbūt, ka viņi jau uzreiz izanalizēs to signālu, tā kā varbūt detalizēt. Jā, kas šobrīd īsti nav tirgū. Jūs jūtat, ka Latvijā, teiksim, tas zinātniskais, radošais un viss cits potenciāls ir pietiekams, lai mēs izgudrotu kaut ko fantastisku, ko mēs vēl pat prātā nevaram aptvert? Es teiktu, ka idejas ir. Piemēram, šeit pat blakus, tur kolēģi, viņi izstrādā metodi. Ja šeit mums sensori ir ar kontaktā, ka jāpieliek uz pirksta, tad tur ir izstrādāta metode, ka to veic ar kameru, bez kontaktiem vienkārši. Un tad var novērot plūsmas intensitātes. Jā, gandrīz var novērot to, ka redz, ka asins vienkārši ieplūst rokā. Jums pašiem bēles nepaliek no šitām tehnoloģijām? Jūs kādreiz nepasapņojat par to, kā būs tad, kad jums būs jāiet pensijā? Kādas būs tās zinātnes iespējas jau attīstījušās, cik tālu? Varbūt mums nemaz nevajadzēs iet pensijā. Jūs dzīvosiet mūžīgi. Jā.